Labvakar! Mani sauc Raimonds, un es esmu atbraucis pie jums uz Nītauru no Limbažu puses un gribu padalīties ar to pieredzi, secinājumiem no savām, teiksim, aktivitātēm, ko es esmu Limbažu novadā darījis, pētot un arī cīnoties pret to, lai vēja parki netiktu uzbūvēti. Mūsu gadījumā Limbažu pusē tas ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā. Es pirms 5 gadiem nopirku pamestu sagrautu īpašumu, viņu sakopu ar domu to, ka mierīgi pavadīt savas vecumdienas skaistā novadā. Un man arī tagad šodien, jau šajās dienās, pieņemsim, man kad pāris 100 metru no mājas, notiek rubeņu riests, ja, un ir dzērves atlidojuši gulbi, ja, un tad vienkārši negribu, lai šo teritoriju vienkārši izpurgā ar šiem te vēja parkiem. Kāpēc es vispārbā sāku pievērsties šim jautājumam? Pagājušajā gada nogalē es ieraudzīju Limbažu novada portālā, kad notiksies ietekmes uz vidi novērtējumu publiskās apspriešanas vēja vēja parkam Limbaži, turpat blakus pie Salatsgrīvas. Un es ievēroju to, ka tā parka attīstītājs ir Latvijas vēja parki, kas ir Latvenergo meitas uzņēmums, un man intereses pēc tieši tad gāja visu laiku pa televizoru skaistās analīzes par Rail Baltic, Air Baltic. Es savilku kopā tādas analoģiju un paskatījos, ko tad Latvijas vēja parki dara. Un ieskatījos šajā te ietekmes uz vidas novērtējumā un atradu ļoti daudz galīgas aplamības. Un tas man, kā saka, uzsita asinis, un es sāku padziļināt pētīt. Un tādā veidā es arī nonācu pie tā, kad nejauši atklāju to, kad izrādās, ka arī pie mana īpašuma ir vēlme uzbūvēt vēja parku, un, teiksim, tur jau Latvijas valsts meži jau bija pārdevuši izsolē šīs tiesības apbūvēt, ja? Un kā apbūvētājs arī tur ir šī projekta attīstītājs ir Latvijas vēja parki. Un šajā gadījumā es sāku tam ļoti dziļi pievērsties un pētīt un skatīties, kādā veidā, teiksim, uz kāda pamata šie te vēja parki var attīstīties biosfēras rezervātā. Un, ja mēs paskatāmies šo te Latvijas daļu, ja, tā praktiski šeit visa šī teritorija praktiski ir Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, un te jau ar dzeltenā krāsā ir, teiksim, redzami tās teritorijas, kur Latvijas valsts meži ir izsolēs pārdevuši apbūves tiesības, bet tas nenozīmē, ka tur viņi uzbūvēs, ja tur vēl jāiet caur tam visam IVN procesam. Un uz šīs kartes var redzēt praktiski šo te Latvijas valsts mežu karti. Ja? Es domāju, ka viņa, teiksim, šeit varbūt kaut kas ir mainījies, jo, cik es sapratu, ir notikusies jau atkal jauna izsole par apbūves tiesībām, un līdz ar to kaut kādas šīs te zaļās teritorijas varētu jau būt pārtapušas pa dzeltenā krāsā. Un papildus visām šīm teritorijām, kas ir redzamas šajā te kartē, ir vēl jāņem vērā to, ka ir arī privāto zemju īpašnieki, ja, kuri veic šo te vēja parku izpēti un IVN procesus, ja, uz ne Latvijas valsts mežu teritorijām. Tātad, ja mēs piesumējam tos klāt, es domāju, tā karte būs vēl trakāk un vēl drausmīgāk izskatīsies. Ja mēs paskatāmies, teiksim, Limbažu novads ir daudz, teiksim, labākā situācijā, jo eksistē šis te likums par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, kura galvenais uzdevums ir
nodrošināt teritoriju ainavu ekosistēmu, tas ir tālāk vēl ir veicināt kultūras vērtību saglabāšanu teritorijas ilgtspējīgā attīstībā, veicināt degradēt ekosistēmu atjaunošanas iespēju dabīgam stāvoklim. Ja mēs uz šo paskatāmies, tas nenozīmē, ka tā ir pilnīgi visa teritorija. Visa Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorija sadalās tā saucamās ainavas zonās, kurās vispārbā vēja stacijas nedrīkst būvēt, izņemot līdz 30 metru augstumam. Pārējās teritorijas ir tās saucamās neitrālās, kurā pēc idejas drīkst būvēt vēja stacijas bez augstuma ierobežojuma. Bet likumā ir interesants punkts, ka ainavu aizsardzības zonā ir aizliegts būvēt arī tajās neitrālās teritorijās, ja ir noteiktas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā kaut kādi apgrūtinājumi, iezīmētas šīs te papildus zonas, kas ir jābūt aizsargātām. Līdz ar to, ja es paskatījos, teiksim, šo te karti, Ārciems atrodas šeit. Šī pēc idejas viņi atrodas, Ārciems zona atrodas neitrālajā, pēc likuma izpratnes tur drīkst būvēt, bet saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem, kas ir speciāli ministru kabineta noteikumi par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu aizsardzību un izmantošanas noteikumiem, kuros ir publicēta, teiksim, karte ar teritorijām, kur drīkst un kur nedrīkst. Un Ārciems atrodas neitrālajā, kurā it kā drīkst, bet pēc MK noteikumiem, kas, teiksim, attiecās uz šo te biosfēras rezervātu, tur ir norādīts, ka tajā teritorijā nedrīkst būvēt vēja elektrostacijas. Un es sāku pētīt un, teiksim, interesēties, kāpēc, no kurienes tas tā rodās, kāpēc ir šādas atšķirības. Un secīgi es sāku pētīt šos te novada teritorijas plānojumus, sākot no, teiksim, ir šis te Limbažu novada ilgspējīgās attīstības stratēģija no 22. līdz 46. gadam, kurā, teiksim, ja mēs ejam secīgi, ir atsevišķi izdalīta šī te karte, kurā ir atspoguļots ainaviski vērtīgās un kultūra vēsturiski nozīmīgās teritorijas. Un pats interesantākais ir tas, ka tabuliņā, kur ir apzīmējumi, ir parādītas ainaviskās, bet kur tad ir kultūra vēsturiskās? Viņus nav. Kaut kas ir izčibējis jau 22. gadā. Ja mēs ejam secīgi tālāk, tad es sāku pētīt un meklēt, kas ir pa iemeslu tajos teritorijas plānojumos, uz kāda pamata, tad ap to Ārciemu man palēmējās, ka tur nedrīkst būvēt. Un izraku kaut kā nejauši šo te attēlu, viņš saucās pārskats, tas ir Varam mājaslapā atrodams pa visiem Latvijas novadiem, kas ir patreiz spēkā esošie, vēl neapvienotie, bet spēkā esošie atsevišķie teritorijas plānojumi. Pieņemsim, Limbažu gadījumā tas ir atsevišķi Salacgrīvs, atsevišķi Limbaži, atsevišķi Alojas. Un ievēroja to, ka šis ir Limbažu gadījums un apkārt Ārciemam ir iezīmēts tās saucamās dabas aizsardzības un kultūra vēsturiski nozīmīgās teritorijas. Ja es skatos, teiksim, tagad mums Limbažos ir beigusies jau apvienotā novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas publiskā apspriešana, kurā es ļoti aktīvi piedalījos. Un tur bija 3 publiskās apspriešanas Alojā, Salacgrīvā un Limbažos. Teiksim, es sāku ar Aloju un principā to publisko apspriešanu vada un organizē šī teritorijas plānojuma izstrādātājs. Mūsu gadījumā tas ir grupa 93. Un tur šajā publiskajā apspriedē moderators bija šī attīstīšanas
attīstības kompānijas vadītājs, ja, un viņš jau iesākumā, teiksim, pasaka tā, 3 noteikumi, runāt tad, kad es dodu vārdu, ja viņš tur pārāk ilgi runā, viņš ir tiesīgs pārtraukt, ja, un ja kāds cilvēks tur, ja arī vispārbā vārdu nedod. Nu, es tur sāku uzdot visādus dumis jautājumus, redzot, teiksim, tos dokumentus, kuri, teiksim, ir 2 dokumenti. Pirmais ir stratēģiskās ietekmes uz vides novērtējuma projekts un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Un daudzos gadījumos šajos 2 dokumentu projektos ir redzamas vairāk kartes, kas it kā parāda vienu un to pašu. Ja? Pēc idejas tā tam vajadzētu būt. Jeb kaut kas varbūt ir izņemts ārā. Un es skatījos šajā te dokumentā, kartē, šo te stratēģiskās ietekmes uz vidu novērtējumu, kur ir redzams jūtīga ainava areāla, un plus vēl šajā jaunajā teritorijas plānojumā pirmo reizi tiek, ja es nekļūdos, iestrādāt ainaviskie ceļa posmi, ja, un ainaviski jūtīgās teritorijas, kas līdz šim nav bijušas. Un es skatos uz šo te karti, īpašu uzmanību es gribētu pievērst jums vēlāk. Šeit āsteri ir un te tāda ainaviska ceļa posms ar tādu ļipiņu, ja, uz leju. Un, ja mēs skatāmies, es sāku pētīt tālāk, un šeit jau ir tas pats, šī te tāda paša karte, jau teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Un es ievēroju to, ka ceļa posma gabaliņš ir drusku pazudis, un tad es visu laiku jautāju šiem te izstrādātajiem teritorijas plānotājiem, ir vismaz Limbažu novadā ir no pašvaldības izveidota teritorijas plānojama darba grupa, kurā ietilpst tur apmēram kādi 16 cilvēki, un es gāju pa visai tie ķēdītē un visu laiku prasīju, kāpēc ir tādas atšķirības? Kāpēc ir tas? Neviens neko nevar pateikt. Daži no tiem locekļiem nemaz nezina, kad viņi ir tajā darba grupā, un praktiski, teiksim, Limbažu gadījumā, teiksim, šo te teritoriju plānojumu, man ir palicies tāds iespējas, ja, ka praktiski pašvaldība pilnībā uztic šim te izstrādātājiem, un daudzos gadījumos šie paši izstrādātāji arī piedalās vēja parku attīstītāju uzdevumā veic šos te ietekmes uz vidu novērtējumu. Man tā vismaz sāk likties, kaut kā ļoti aizdomīgi, jo, teiksim, šis pats te teritorijas plānojuma izstrādātājs arī izstrādāja lokālu plānojumu vienā gadījumā arī pie Salatsgrīvas, kur, teiksim, šo te meža zemi gribēja transformēt tā, lai varētu veikt vienas vēja elektrostacijas izbūvi, ja, tas ir garš stāsts. Nu, un es pēc tam, tas ir ļoti smags darbs īstenībā, pētīt visus tos dokumentus, jo vēl viens pats interesantākais ir tas, ja jūs pievērsīsiet uzmanību, man, protams, ir grūti pateikt, kāpēc tas tā ir. Uz šīs kartes, teiksim, tas ir tā kā dokuments, kur tu nevar piezūmēt to karti, precīzi nevar redzēt tajā iepriekšējā kartē šeit, kur ir uzzīmēts ainaviskais ceļš, te vispārbā nav neviena ceļa iezīmēta. Ir kaut kādas līnijas, un tu nevar saprast, cik tālu viņi iet, kur viņa beidzās, un, ja paskatās nākošajā, te arī tā, un te ir aprakstītie ceļa posmi. Un pēc tam, ja es paņēmu no teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksta, tad tur es ievēroju to, kad, lai to teritorijas plānojumu izstrādātu, tur ir vesels čupa ar uzņēmumiem, organizācijām, jeb iestādēm, kuras tur raksta vēstules un kur prasības lūgums ir jāņem spēkā. Un es tā paskatījos, tur arī bija Latvijas vēja parka vēstule, garā, kur viņi droši vien norādīja, kur viņiem vajag un kas viņus interesē. Ja? Un tad es sāku pētīt tajā paskaidrojuma rakstā, es atradu šo te attēlu,
Un te ir redzamas tās teritorijas, kur drīkst būvēt, un jau viņu konkrēti interesējušās teritorijas. Un tad, ja es paņēmu šo te gabaliņu, viņš atrodas šeit, un te tas posms ir pazudus. Ja? Praktiski man sāk likties dēļ tā, ka viņiem tur interesē, un tas ainaviskais ceļa posms var traucēt, jo tur ir 2 km attālumā no ainaviskā ceļa posma, ir tās saucamās ainaviski jūtīgās teritorijas, un tur atkal sākās ierobežojumi, un tā tālāk, un tā tālāk. Līdz ar to, ja jūsu novads ies cauri šim te teritorijas plānojumam, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ir jāizrok ārā visi vecie patreiz spēko esošie atsevišķo novadu teritorijas plāni, ieskaitot tur Sivunu, Tiānu, ja, un jāizpēta, kas tur īsti ir, un tad ir jāskatās tie dokumenti, kas ir izstrādes stadijā. Un praktiski, teiksim, ja jūs gribiet kaut kādā veidā arī kontrolēt to, lai šiem te vēja parkiem būtu īpaši grūtāk tur attīstīties, ja izbojāt to vidu, ir strikti jāskatās uz spēkā esošiem dokumentiem, un šeit ļoti liela nozīme, cik patiesībā novada vadība un teritorijas plānotāji, kāda ir viņu attieksme. Ja? Jo, teiksim, Limbažu gadījumā man ir radies savs viedoklis. Principā, es atceros, ka tas, man liekas, bija rudens pusē, es ievēroju, ka tur bija Limbažu novada, man liekas, arī mājaslapā un Facebookā, bija ielikts tā kā video rullīts, ja, kur tur domas priekšnieks, pirmais vietnieks, tur stāstīja, kad ir vēlme šo te teritorijas plānojumu apstiprināt līdz, kā jūs domājat, līdz kuram datumam? Līdz 7. jūnijam šī gada. Un kas 7. jūnijā ir? Pašvaldību vēlēšanas. Un otrs bija pirms nodošanas publiskajā apspriešanā, arī bija tieši tāds pats sižets, ja, kur stāstīja, dārgie iedzīvotāji, šis dokuments ir svarīgs, 10 vai cik gadus mēs dzīvosim un vadīsimies pēc tiem apbūves noteikumiem, kas tur būs. Ja, protams, tur var taisīt tos lokāli plānojumus vai kaut ko tam līdzīgi mainīt. Jā, bet katrā ziņā neviena vārda par to, ka tur arī ir iekšā tajos dokumentos ieslēptas tās lietas, kas attiecās uz vējparkiem. Neviena vārda. Neviena vārda. Un, ja mēs skatāmies, praktiski mēs panācām, es tur biju laikam tā kā skabarga pakaļā, un panāca to, ka, teiksim, to teritorijas plānojuma, teiksim, pirmo publisko apspriešanu pagarināja, tur dēļ tā, ka nebija tur saulaicīgi iesniegt dokumenti un nebija, teiksim, dotas visas iespējas tas, kas bija jānodrošina iedzīvotājiem publiskā apspriešanā, un tāpēc tur pagarināja pa 2 nedēļām, ja, un līdz 18. datumam bija. Un, teiksim, es šajā te procesā arī iesniedzu, teiksim, savus priekšlikumus, ja, pirmām kārtām atgriezt tās pazudušos ceļa posmus, papildus vēl ielika iekšā arī ierakstot to, ka šie ainaviskie ceļa posmi arī daudzos gadījumos varbūt apgrūtināt jums kādam varbūt zemniekam, zemes īpašniekam, pieņemsim, jo tas nozīmē to, ka viņam varbūt ir, ja viņš grib, pieņemsim, tur būvēt kaut kādu skābarības tvertni vai tur spēkbarības torni pie fermas, ja, tad tajos abūves noteikumos, principā, vismaz Limbažu gadījumā, ja nekļūtos, bija ierakstīts, ka tur var būt, vajadzības gadījumā var pieprasīt to ainavisko novērtējumu, ja, ietekmi uz ainavu, kā tas, bet es ierakstīju to, kad mērķis jau ir tas, kad, lai nosargātu tās kultūra vēsturiskās teritorijas un nepieļautu to, kad, teiksim, šīs te 300 metrīgās vēja elektrostacijas tiek izbūvētas krustu šķērstu pirmām kārtām Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Jo tajā likumā, principā, kurš bija 97. gadā uzrakstīts, tajā laikā augstākās stacijas bija apmēram 75 metriem. Un līdz ar to
šajā likumā arī ir tā saucamā konsultīvā padome, kurai ir tādas rekomendējošas tiesības, un es esmu pārbaudījis, ka šī te Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta konsultīvā padome pēdējos 5-6 gadus vispār nav savās konsultīvās padomas sēdēs izskatījusi tādu jautājumu, kā vēja parku izvietošanu un šī te liela augstuma vēja staciju atrašanās biosfēras rezervātā. Tā kā tur vēl cīņa notiek, lai tuvākā laikā, kad būs šī te sapulce, katrā ziņā cerams, ka tiks arī izskatīts jautājums par to, kas notiek šī te biosfēras rezervāta teritorijā. Ja mēs paskatāmies Cēsu gadījumā, tad šajā kartē jūs variet redzēt, teiksim, tas, kas notiek apmēram Cēsu apkārtnē Latvijas valsts mežos, kuras teritorijas tiek pētītas īpaši jūtīgas, īpaši bīstamas ir tās, kur iet šīs te 330 kV līnijas, 110 kV līnijas. Ja? Līdz ar to tās ir kārdinošākās šiem te vēja parka attīstītājiem. Kas attiecās uz Cēsu novadu, es arī speciāli izkopēju šos te pārskatus par ainavu plānošanas aspektiem. Šeit ir redzams Cēsu novada ainavu teritorija no spēkā esošiem droši vien dokumentiem. Un te ir, teiksim, redzams kultūra vēsturiskās nozīmes, nozīmīgās ainavu telpas, ekoloģiski nozīmīgas ainavu telpas. Nu, variet redzēt, cik liela daļa tas, laikam, ir ap Rīdzeni, drusku uz Vaivi. Šeit ir Amatas novads, ja. Te ir atkal drusku savādāki tie kritēriji, jeb ieraksti. Ja. Šie te visi atsevišķo novadu pārskati ir redzami, ja jūs iegooglēsiet šo te nosaukumu pārskats par ainavu plānošanas aspektiem. Tur varam mājaslapā ir tāda apkopotā tabula, ja, un kur redzams katra novada, teiksim, šīs te kartas, tas, kas ir no patreiz spēkā esošam. Ja nekļūdos, tas ir no strateģiskās ietekmes uz vidu novērtējumu izņemt ārā šie te attēli. Ja es pastos tālāk, tas ir Vecpiebalga, šī, teiksim, novada teritorija manā skatījumā ir vislabāk aizsargājusies jau ar spēkā esošiem, teiksim, dokumentiem. Īpaši manā skatījumā ir ļoti labs, kad šeit ir šie te izcīlie skatu punkti, skatu vietas, aineviskie ceļi jau patreiz esošā dokumentos spēkā. Līdz ar to šī te novada ļaudis, ja pirms novada apvienošanās ir cītīgi pastrādājuši, lai jau šeit būtu mazāk riski. Ja mēs pastamies, teiksim, kā es jau teicu, Limbažu gadījumā mūsu pluss, neliels sargeņģelis dotajā momentā ir šis likums par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, tad es paskatījos, ir tāds likums, Latviešu vēsturisko zemju likums. Viņš ir spēkā esošs un, teiksim, tur likuma mērķis, 1. pāns, ja, veicināt latviešu vēsturisko zemju iedzīvotāju kopējo apziņu, identitāti un piederību Latvijai. 2. garantēt latviešu vēsturisko zemju, kultūra vēsturiskās vides un kultūra telpu saglabāšanu un ilgspējīgu attīstību. Ja mēs skatāmies tur, 5. pantā ir ierakstīts, ka ministru kabinets apstiprina latviešu vēsturisko zemju un kultūra telpu attīstību plānu, kurš ir jāizstrādā. Ja? Un ir arī šajā likumā latviešu vēsturisko zemju attīstības padome. Un tālāk, teiksim, es paskatījos, nu, kur tad ir tas plāns. Plāns 22. gadā, viņam bija jābūt plānam no 22. līdz 27. Labi, es vēl īsi pateikšu tad. Ja drīkst, var pabeigt? Ne? Nopietni? Labi, nu tur labi, tad es beidzu, jā. Katrā ziņā šo likumu papētiet, jā? Jo tur vēl ir,
es jau pabeigšu, ja? Jo 2 minūtes. Jo šeit, ja es pastāstu, to likumu kūrē jau atbild par to kultūras ministriju, ja? Un, teiksim, to attieksmi parāda tas, kad pieejamā informācija, ja, kad šajā te padomē 23. gadā sastāvā ir Nauris Puntulis, teiksim, no novadiem vēsturiskiem, tur ir Cēsu novada domas priekšsēdētāja vietnieks Atis Eglītis, vēsturiskās zemes sabiedrības pārstāv Inese Roze un Lībuešu kopienas pārstāvs Valds Ērenšteits. Tie tā kā varētu būt no Vidzemes puses. Ja? Tā kā varbūt paskatieties to likumu, papētiet tos cilvēkus, cik reizes ir šī te komisija ir bijusi vai padome. Ja? Un, jā, tā kā, ja mēs skatāmies uz Cēsu pusi, tad normāli, ja ir jābūt šai ainavai šādai, patreizajā momentā viss iet uz šo, bet tomēr jābūt tā. Un patiesībā, ja iet runa par ainaviskumu un kultūru vēsturisko vērtību saglabāšanu, ja, tad šis ir piemērs, kā tas ir jāsaglabā. Ja, tas ir, man liekas, no Šveices, no Austrijas. Šī ainava pirms tādu ainavu sakopu. Šāda bija tur kalnos sūkņu stacija vai kas, un pēc tam viņu uztaisīja tādu, lai viņa ierakstās tajā ainavā. Tā kā novēlu jums veiksmi, lai jums veicās. Piesako mums sociālajos tīklos un pievienojies sabiedriskā labuma organizācijai Biedrībai Drosme darīt. Aizsargāsim Latvijas dabu kopā!